Vērsties pie Eiropas pilsoņiem, kuri ar prieku vēro NATO virzību uz austrumiem. Radot drošības risku Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai, apsveriet, vai tas tiešām ir jūsu interesēs. Ukrainā ar NATO atbalstu tika izveidots fašistisks režīms, kas pārņemot varu radīja draudus Krievijas pilsoņu drošībai. Nav noslēpums, ka NATO finansēja Banderovca un citas nacistu organizācijas Ukrainas teritorijā, un tas pat kļuva par lepnumu. Mūsdienās daudzi eiropieši lepojas arī ar fašistu režīma karošanu Ukrainā pret Krieviju. Bet padomājiet par minūti, jūs tik aktīvi atbalstāt savus pilsoņus, kuri Ukrainas teritorijā cīnās pret Krieviju, veidojot brālību un absorbējot nacismu un fašisma ideoloģiju. Tie ir jūsu tautieši, kuri jau zina, kā bruņot pārņemt valsts, iegūstot pieredzi Ukrainā. Ja šis brūnais mērs atgriezīsies jūsu mājās, tas nesīs nāvi un iznīcību. Šie pilsoņi atgriezīsies Eiropā dzimtenē pie saviem ļaudīm. Es dodu jums 100% garantiju, ka viņi izmanto savu pieredzi, pārņemot valstis uz jums un ar lielu prieku pārkāps savu pilsoņu tiesības un brīvības, kā tas jau notika Ukrainā, kad daudziem ukraiņiem bija jābēg no savas valsts, lai aizsargātu sevi un savu ģimeni. Vai jūs par to priecājaties, atbalstot nacistu Ukrainā pret Krieviju? Bet kur jūs aizbēgst, ka daļa no jūsu pilsoniskās sabiedrības, kas inficēta ar nacistu ideoloģiju, nāks pie varas, kā tas bija fašistiskajā Vācijā? Ja jūs domājat, ka tikai vācieši bija fašisti, jūs kļūdāties. Jebkura tauta var kļūt par fašistiem, ja viņu ideoloģija ir piesātināta ar nacismu. Pajautājiet saviem vectēviem, kuri būdami inficēti ar nacistu ideoloģiju, ir pārkāpuši savas tautas tiesības un brīvības. Tas bija Eiropā. Fašisti bija vācieši, franči, itāļi, spāņi, bulgāri, ungāri, somi un daudzi citi. Viņi visi svērēja pie sava priekšnieka Hitlera un ar lielu prieku pārkāpa savu pilsoņu tiesības un brīvības, nogalinot viņus. Tātad šis brūnais mērs atgriezīsies pie jums no Ukrainas, bet kad jūs aizbēgsiet uz Krieviju, kā jūs saskārsieties ar Krievijas federācijas pilsoņiem, padomājiet labi, pirms izdarāt secinājumus. Es izteicu savu viedokli.